60. gados bija panika par to, ka nafta beigsies pēc 10 gadiem. 70. gados bija panika par to, ka drīzumā pienāks ledus laikmets. 80. gados bija bažas par to, ka skābais lietus noēdīs visu augsni. 90. gados bija bažas par to, ka ozons drīz pazudīs. 2000. gados sāk runāt par globālo sasilšanu un kā tā iznīcinās cilvēci 10 gados. 2010. gados sāk runāt par klimata pārmaiņām un kā tās iznīcinās cilvēci 10 gados. Nekas no iepriekš minētā nepiepildījās, bet jūs maksājāt vairāk nodokļus. Un te mēs nonākam 2024. gadā, kur mēs varam lasīt tādus virsrakstus. Klimata katastrofa pēc 2 gadiem. Zinātnieki brīdina par izmaiņām Atlantijas okeānā. A few moments later. Šodien jūs uzzināsiet, no kurienes savu kājas Eiropas Savienības zaļajam kursam, kas un par ko iestājās Grētas Thunbergas vecvectēvs, un kādā veidā cīņa par globālo sasilšanu pārvērtās par cīņu par klimata izmaiņām. 2021. gadā notika klimata konference Glāzgovā, uz kuru kaut kādu nesaprotamu dēļ netika oficiāli uzaicināti mūsdienu galvenā aktīvista, galvenais zinātnes spīdeklis meteoroloģijā, klimatoloģijā, fizikā, kurā ieklausās visi pasaules līderi – Grēta Thunberga. How dare you? Grēta atbrauc pati un uzreiz paziņoja visiem dalībniekiem, ka jūs te nodarbojaties ar tukšmuldēšanu, pieņemat kaut kādus tur plānus uz 10, 20, 30 gadiem uz priekšu, tā vietā, lai nekavējoši parādītu rīcību un samazinātu tās CO2 izmešu gāzes šodien. Un starp citu, kamēr Grēta bija Skotijā, viņas pašas dzimtenē Zviedrijā, daba nedaudz pārsteidza ar absolūti rekordzemām temperatūrām, kuras nolaidās līdz -43 grādiem pēc Celsija. Un tas fakts tā kā nedaudz iedragāja visu to Grētas kvēlās runas aktualitāti. Pie tam tie -43 gadi, tas ir 100–200 gadu novērojumi vēsturē. Jo tieši šo notikumu ietvarā, kad daudz runāja par globālo sasilšanu un pasaule piedzīvoja kaut kādus jaunus augstuma rekordus, cilvēki tā kā sāk uzdot jautājumu, pagaidiet, kur te ir kaut kāda tā globālā sasilšana? Un tad tie aktīvisti pārorientējās un apdeitoja nosaukumu par cīņu nevis par globālo sasilšanu, bet par cīņu par klimata izmaiņām. Pie tam, kas interesanti, ka visi tie aktīvisti un kas skaļāk pa visu to bļauj, viņi jau nav zinātnieki, tie ir visādi politiķi, visādi tādas Grētas Thunbergas, kurām nozaga bērnība. Viņi mums visu laiku tā kā, es nezinu, tieši vai netieši grib iestāstīt to, ka klimats uz Zemes, laikam tūkstošiem, desmitiem tūkstoši, 100 miljoniem gadu, viņš nemainījās, viņš visu laiku bija stabils. Nekad nav bijuši ledus laikmeti un citas klimata parādības. Tas ir tieši tas cilvēks, tieši baltais vīrietis, kas atnāca un ar savu ekonomisko aktivitāti sabojāja klimatu uz mūsu planētas Zeme. No kurienes savu kājas šo klimata neutralitātes liecinieku sektai? No kurienes parādījās šī klimata neutralitāte un šis ļoti ienesīgais bizness ar CO2 kvotu tirdzniecību? No kurienes radās šis termins siltumnīcas efektu gāzes? To ieviesa 20. gadsimta sākumā zviedru meteorologs Nils Gustavs Ekholm, kurš apgalvoja, ka ogļu dedzināšana novedīs pie palielinātas tās CO2 ogliskābās gāzes palielināšanās atmosfēras, kas neizbēgami novedīs pie temperatūras palielināšanās uz Zemes. Bet virknē mūsdienu zinātnieki, kuri netiek pie vārda ļoti bieži, ir viedoklis, ka īstenībā klimatu uz Zemes regulē divas lietas. Tas ir tvaiks, tie ir visi tie mākoņi, kas virs mums lidinās un dažreiz izraisa lietu, kā arī tas lielais spīdeklis debesīs, kuru sauc Saule. Un tieši šie divi faktori arī nosaka to, ka mums Zeme, planēta Zeme, ir tik forša dzīvībai un pat ir silta. Kas attiecās uz to CO2 ogliskābo gāzi vai tām siltumnīcas efektu gāzēm, tad tie paši zinātnieki tā kā nedaudz apšauba šo te gāzu lielu ietekmi uz mūsu klimatu, kas, protams, nesakrīt ar to galveno klimatu aktīvistu
un to visu klimata politiķu galveno aģendu. Bet te ir svarīgs jautājums. Mēs te tik daudz runājam par to Grētu. Vai jūs zināt, kas ir Grētas Thunbergas vecvectēvs? Un pats galvenais, par ko viņš iestājās. 20. gadsimta sākumā CO2 pētīja arī tāds zviedru zinātnieks kā Svante Orēnijus, kurš arī ir vecvectēvs mūsu Grētai Thunbergai. Nu, lūk, tad šis te Svante nāca klajā ar tādām matemātiskām formulām, kas aprakstīja ogļu dedzināšanu, to CO2 izdalīšanos, sasaisti ar to vidējo temperatūru uz Zemes. Un ziniet, ko viņš piedāvāja? Viņš piedāvāja dedzināt vairāk ogļu, lai temperatūra uz Zemes kaut mazliet, lai izdalītos vairāk tas CO2 un temperatūra uz Zemes kaut mazliet palielinātos. Tas ir Grētas Thunbergas vecvectēvs iestājās par to, ka vajag vairāk CO2 un vajag nedaudz sasildīt šo mūsu Zemi. Bet problēma tāda, ka tā laika cilvēkiem bija cits problēmas un aizraut viņus ar šīm te klimata pārdzīvojumiem kaut kā neīpaši sanāca. Pēc tam vēl sekoja 2 pasaules kari, pēc kuriem atkal bija citas problēmas, un tie pārdzīvojumi par to, ka tur temperatūra uz Zemes mainās pa 2 grādiem turp šurpu, tas īpaši nevienu neuztrauc. Bet kad tad aizsākās šī te modernā kustība par klimata pārmaiņām? 60. gadi. ASV prezidents ir Lyndons Johnsons. ASV sasīt tajā laikā karoja Vietnamā. Lyndons Johnsons pasauca zinātniekus un uzdeva uzdevumu. Pasakiet, kādas ir tās problēmas galvenās, kas varētu apdraudēt ASV labklājību. Un šeit zinātnieki atcerējās par šo te ogleskābo gāzi CO2. Pēc šo zinātnieku datiem kopš 19. gadsimta 50. gadiem CO2 koncentrācija atmosfērā ir palielinājusies par 7%. Te ir jāuzsver, palielinājusies par 7%, nevis līdz 7%. Ja pirms tam tā koncentrācija tika mērīta, ka tā ir 0,04% no kopējās atmosfēras, tad pēc to zinātnieku datiem jaunais cipars bija 0,043% no kopējā apjoma. Tas apjoms palielinājās par 3000 daļām procenta. Ieklausieties, nevis 3%, 3000 daļām procentiem. Vēl zinātnieki atzīmēja to, ka starp 1886. gadu un 1940. gadu vidējā temperatūra uz Zemes ir palielinājusies par pusgrādu. Bet tāpat laikā starp 1940. gadu un 1960. gadu tā temperatūra, kāpēc tā samazinājās par 1/10 grāda. Un tas ir neskatoties uz to, ka CO2, šo siltumnīcas efektu gāzu koncentrācija atmosfērā visu laiku stabili pieauga. Bet te visi šie zinātnieki pateica, tas ir tāds klimata troksnis. Un ko tad piedāvāja šie zinātnieki? Viņi piedāvāja to, ka vajag palielināt planētas Zemes atstarošanas īpašības un okeānā ielaist milzīgi daudzumu visādu spoguļu pludiņus, kas šo te Saules visu to starojumu atstaros atpakaļ kosmosā. Kādas bija lēstas izmaksas? Sākotnēji izmaksas bija tā kā $100 par kvadrātu jūdzi, bet kopējās gada izmaksas budžets bija $500 miljoni gadā. Un tie ir 500 miljoni vēl tajā laikā, 60. gados, nevis tie 500 miljoni, kas ir šodien. Par cik? Šeit bija apdraudēta cilvēces eksistence. Zinātnieki pateica, ka šeit tirgoties ir nevietā. Un te jau tādiem, ziniet, veikliem un apķērīgiem cilvēkiem tā kā jau sāka kļūt skaidrs, ka vispār, ziniet, šī te klimata, globālās sasilšanas, klimata pārmaiņu tēma vispār ir tāda ļoti ienesīga lieta. Bet tos plānus iztraucēja karš Vietnamā, kura rezultātā Lyndons Johnsons netika ievēlēts uz 2. termiņu, un viņa vietā nāca Richards Niksons, ASV prezidents, kurš bija tik skops, ka visu laiku to budžetu graizīja pa labi un pa kreisi. Un zinātnieku plāni šai sakarā izgāzās. Un tieši šajos 60. gados ir meklējami pirmsākumi tādai organizācijai kā Greenpeace, jo problēma, ka arī tajā laikā bija zinātnieki, kas vispār apšaubīja to teoriju, ka CO2, tās siltumnīcas efektu gāzes, ir kā galvenais vaininieks visai tai klimata pārmaiņai
uz zemes. Pie tam vēl 60. un 70. gados televīzijā bieži uzstājās rietumos tāds Leonards Nīmojs, kas ir aktieris un kurš spēlēja Spoku, ja? Filmā Star Trek. Tā, lūk, viņš ļoti kvēli gribēja iestāstīt par to, ka Zemē tojās jauns ledus laikmets un tagad vajag sakoncentrēties uz šo problēmu. Jo atkal redzat to interesanto tendenci to, ka visi šitie aktīvisti, ja tīpa klimatu, ja, viņi nav tie zinātnieki, viņi ir aktieri, visādas meitenītes ar garīgas dabas traucējiem. Un visi šitādi citādi, es atvainojos, tukši, tukšmuldētāji. Sākās ar to, ka ASV gribēja notestēt savu jauno ūdeņraža bumbu, ierokot to pazemē Beringa jūrā. Kanādas pilsētas Vankūveras, kura tur nesen netālu atrodas iedzīvotāji, sāka protestēt, jo valdīja uzskats, ka var bumba uzsprāgs, pacelsies milzīgs tsunami, kas noskalos Vankūveri no zemes virsmas. Lielākā daļa to protestētāju Kanādā, viņi bija pārāk nepamanāmi, bet atradās aktīvisti, kas izdomāja, ka vajag paņemt laivu un aizpeldēt uz to notikumu vietu un paprotestēt tur. Tika uzrīkoti labdarības koncerti, savākta nauda, nopirkta laiva, aktīvisti iesēdās viņā, sāka peldēt, bet te nelaime. Viņus apgrieza atpakaļ krasta apsardzes kuģis. Analizējot notikušo, šie te aktīvisti padomāja un saprata, ka, ziniet, vispār šie labdarības koncerti, tā vispār ir tāda ienesīga lieta. Tika organizēti vēl daži koncerti un vēl vairākas reizes savākta nauda, paņemta laiva, mēģināts atkal peldēt uz notikumu vietu, un visas reizes tas krasta apsardzes kuģis traucēja šiem cēlajiem aktīvistu mērķiem un pagrieza viņus atpakaļ uz mājām. Ūdeņraža bumbas testi bija veiksmīgi, tsunami nepacēlās, un šī tēma bija nocelta no dienas kārtības. Mūsu jau zināmajiem aktīvistiem nācās meklēt jau jaunas tēmas par visu labo un pret visu slikto, jo citādāk taču viņiem naudu neviens nedeva. Jo tādas organizācijas kā Greenpeace, viņas pastāv tikai no nevienaldzīgo iedzīvotāju ziedotajiem līdzekļiem. Starp šiem te aktīvistiem bija tāds Pīters Mūrs, kas arī kļuva par tā Greenpeace vadītāju un uzbūvēja šīs organizācijas starptautisko tīklu. Bet ir viena tāda interesanta nianse, ka mūsdienu Greenpeace grib no savas vēstures šo te mūru izdzēst. Bet pats Mūrs atbild simetriski un saka, ka starp Greenpeace vadītājiem nav neviena normāla klimatologa un viņu aktivitātēm nav nekāda sakara ar zinātni. Jo Greenpeace taču savu aģitāciju ļoti bieži ved nevis caur zinātniskiem faktiem, bet caur emocijām. Viņi ļoti labi apzinās to, ko viņi dara. Jo, piemēram, interesants gadījums. 2006. gadā notika protesti pret atomelektrostacijas būvniecību ASV pilsētā Pensilvānijā. Un Greenpeace netīšām izsūtīja visiem preses relīzes melnrakstu, kurā bija kvadrāta iekavās rakstīts: ielieciet šeit kādu trauksmainu un Armagedona faktoloģiju. Bet Patriku Mūru jau nemīl galvenokārt tamdēļ. Viņu nemīl tamdēļ, ka viņš nekautrējas skaļi atzīt, ka ekoaktīvisms šodien ir nekas cits kā pieseks sponsoru ekonomiskajām interesēm. Bet kurā tad brīdī parādījās šī globālās sasilšanas teorija? 70. un 80. gados cīnīties pret vaļu izmešanu jūrā, tā kā jau tā tēma sāka noplakt un vispār jūrā ir augsti, nedroši un mitrs. Un šim te visiem ekoaktīvistiem vajadzēja kaut kādu jaunu tēmu, tādu globālu, vispusīgu, bet ne tik konkrēti. Un tāds mērķis bija atrasts. Ekoaktīvisti atrada atmosfērā ugļskābo gāzi, CO2, ieelpoja to un sāka pret to cīnīties. Šī ideja savā vienkāršībā bija ideāla. Visas netīrās ražošanas no pārticīgajām valstīm tika pārvietotas uz trešām valstīm – Ķīnu, Indiju, Āfriku. Un tad šīs pārticīgās valstis, Eiropa un ASV, sāka paziņot, ka šīs trešās pasaules valstis piesārņo vidi. Un to visu produkciju vajag aplikt ar nodokli, kuru samaksāsiet jūs,
skatītāji, kas maksā nodokļus. Jo šo te neekoloģisko produkciju taču vajag aplikt ar nodokli. Visu laiku taču par to runā. Un visam šim pa virsu vajadzēja atrast kādu aktīvistu, kādu, kurš mums te visus mācīs dzīvot, kādu, kuram nav nekādas sajēgas, ne klimatoloģija, ne meteoroloģija, ne fizikā, kādu, kura vecvectēvs kādreiz mācīja par to, ka vajag vispār šo zemi pat vairāk sasildīt. Un šāds cilvēks bija atrasts. Zviedru meitenīte Grēta Thunberga. Interesantā pasaulē mēs dzīvojam. How dare you?